Līdz ar vasaras brīvlaika sākšanos jaunieši domā, kā interesanti un liederīgi pavadīt šos 3 vasaras mēnešus. Viena no iespējām strādāt un nopelnīt arī Kocēnu novada jaunieši izmanto šādu iespēju. Pašlaik atrodamies Zirgaudzētavā Kocēni, kas daļai skolēnu ir jaunā un dažiem pat pati pirmā darba vieta. Mēs sākam at 8 strādāt, un tad māja dod mums uzdevumus, kas jādara. Tīru ķieģeļus no zālēm un smiltīm. Tā te jāvelk. Un tad viņš šī pazūd. Tīram tos boksus, tad mēs tīram iemauktus, ravējam, slaukam grīdas un tā. Mēs ravējam, tīram, smiltis arī baram. Mēs ar meitenēm parasti kā ravējam te. Un tā kā ļoti interesanti šeit ir. Es izvedu no rīta zirgus ārā. Tā apmēram kaut kā. Te vēl skaidrs ievadam iekšā ar manu draudzeni Megiju. Un apmēram to mēs šīs dienas esam 2 izdarījuši. Tāpat tās sakrājušies dažādas arī tādas sīki darbiņi, ne tikai tās ikdienas tīrīšanas, bet ir sezonas tur mazas ravēšanas, ir putekļi, ir tāpat tās boksi jāpārmazgā, ir logu nomazgāšana, tādas lietas, kas, teiksim tā, kauli jau ļoti nelauž. Šis jau mums ir, ja nemaldos, kāds 4. vai 5. gads, kad pie mums vasarā ierodas bērni uz vasaras darbiem. Un šajā gadā ir pirmā kompānija ar 10 bērni, tas ir lielākais skaits, kāds ir bijis. Teikšu godīgi, ka tas ir tiešām daudz, un viņi visi ir jāgana, jāstāsta viņiem daudz, kas ko darīt, un jāseko līdz viņu padarītam darbam. Protams, ir prieks par to, ka tāda iespēja ir dota bērniem, jo manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vismaz, ja ne mājās, tad vismaz kaut kur, darba vietā. Viņi var būt kaut ko savai dzīvei paņemt līdzi, un kaut mazus darbiņus, bet iemācīties, kas varbūt nesīs pozitīvu tālāku izaugsmiem. Iespēja vasarā strādāt skolēni vērtēja pozitīvi, jo tādējādi var gūt ne tikai pirmo darba pieredzi un pamatprasmes, bet arī liederīgi pavadīt brīvo laiku. Nav jāsēž mājā, nav ko darīt tā. Vismaz kaut ko strādāt un naudu vismaz nopelnīt. Es iesaistījos, tāpēc, ka man patīk pelnīt naudu, un te arī īpaši grūts darbs nav. Es domāju, vasarā strādāt, tāpēc, ka man tāpat vasarā īsti nav ko darīt, un es gribēju ar draudzeni strādāt, un tad mēs pieteicāmies Zirgustālī, jo viņi arī jāja jau 5 gadus, bet es nejāju, bet man ļoti patīk zirgi. Es vairāk uzzinu par zirgiem, uzzinu, kā vairāk sauc tos zirgu aprīkojumus. Kocēnu novada doma skolēnu nodarbinātības projektu realizē jau 6. gadu. Šogad skolēnu darbs norisināsies no 5. jūnija līdz pat augustam, un katram skolēnam būs iespēja strādāt 2 nedēļas, darba vietā pavadot 4 stundas dienā. Jau 3. gadu Kocēnu novadam ir sadarbība arī ar Nodarbinātības valsts aģentūru, lai būtu iespēja nodarbināt skolēnus vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Kopumā Nodarbinātības valsts aģentūrai šogad mums ir 35 darba vietas, un šīs darba vietas mēs sadalām pagastu pārvaldēs, tātad katrā Kocēnu novada pagastā skolēniem būs iespēja strādāt. Un pašvaldības šiem skolēniem, kuri ir tikai uz pašvaldības finansēto programmu, tad mēs esam veiksmīgi arī uzsākuši sadarbību šeit ar Kocēnu Zirgaudzētavu, ar uzņēmējiem, kuri arī palīdz mums nodrošināt darba vietas, jo vairāk kā 100 skolēniem atrast darba vietu tikai Kocēnu pašvaldībā nav nemaz tik vienkārši, un tāpēc mums ir ļoti labi, un mēs sakam paldies arī mūsu uzņēmējiem, kuri labprāt arī šos skolēnus uzņem pie sevis. Jo skolēniem svarīgi ir dot šo darba prasmi un darba iespēju. Un ir arī otra problēma, ka skolēniem šajā vecumā nav nemaz tik viegli šo darba vietu atrast. Un tad pašvaldība ir tās, ko viņi var paļauties, un pašvaldībai ir jābūt pretīm nākošai un šo iespēju nodrošināt. Pērn iespēju strādāt algotu darbu izmantoja 109 Kocēnu novada skolēni.